Paldies Tev, Jēzu! Aleluja! Uzdodiet slavu viņam! Jau! Šinī rītā. Jēzus vārdā un visi teica Āmen! Aleluja! Sēžties visi. Ieņem labākās vietas. Aleluja! Šodien bērniem būs jāsēž tepat, neko nedarīs. Sēžties kaut kur. Aleluja! Kurš nu var apsēsties, kur grib? Skatāties, te ir vietas pietiekam vēl pagaidām. Redzēsim, kā būs tālāk. Kurš te tagad te filmē? No kuras puses tagad te notiekās? Abas divas iet vai viens? Nu skaidrs. Labrīt visiem, kas skatās un kas šeit ir. Vēl vien reizi, ja? Mēs esam jaunā vietā, kā redzam. Cik jau viņa liela ir? Nu, tik ir? Nu, pagaidām mums pietiek. Tā. Sāksim runāt kaut ko nopietni. Tā mēs visu laiku nopietni runājam, vai ne? Mēs te neatnācām spēlēties. Parunāsim par vienu tēmu, ko mēs aizsākām pagājušajā nedēļā. Mēs viņu aizsākām, ja? Pēc cik es redzēju, sapratnes nav nekādas. Šodien tēmu nosaucas Dieva kalps vai nu viena miesa. Viens ķermenis pareizāk būtu teikt laikam. Kas ir mūsu sapratnē viena miesa? Kas ir miesa? Kurš var pateikt? Skaidri, tas ir tas, kas mums ir virsum, ja? Tas ir ķermenis. Nu vēl ir otra miesa, par to mēs šodien nerunāsim. Mēs runāsim tieši par ķermeni. Mēs parunāsim, kāpēc Dievam vajadzīgs ir ķermenis un nevis kāda daļa no ķermeņa. Kāpēc Dievs salīdzina mūs ar ķermeni? Kāpēc viņš salīdzina mūs ar sievu, ar līgavu, ar bēlu, ar būtni kādu, vai ne? Kāpēc viņš locekļus ir salīdzis, kā Pāvils savās vēstulēs mums palasīsim, runājis ir par ļoti spēcīgi salīdzinājis mūs ar miesu. Kāpēc? Par to mēs parunāsim. Pastīsimies 1. Korintiešiem 12, 1:31. Ļoti daudz lasīsim no Bībeles šodien. Brāļi, es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām. Jūs zinat, kā jūs, kad vēl bijāt pagāni, vilka pie mēmajiem elkiem. Apskatieties, kāda tad mēs īstenībā esam. Vai tad tik daudz fiziski? Vai tomēr daudz garīgi? Vairāk garīgi? Ja jau Pāvils te salīdzina cilvēkus ar kaut ko garīgu, kā arī pasaulē cilvēki kaut kādus elkus pielūdz, kaut ko meklē. Kāpēc viņi meklē? Paskatieties, mēs esam garīgi vienmēr un visur. Nepazīdami Dievu, mēs viņu meklējam, esot pasaulē. Mēs pat neapzināmies to, ka pasaulē mēs meklējam kaut ko, kā mums trūkst. Un ar ko mēs to aizvietojam? Mēs aizvietojam ar visu, ar ko ir iespējams aizvietot, vai ne? Tas ir jebkas, kas varētu būt tas. Vai nu tavs darbs, vai nu tavs mantas, vai nu tavs hobijs. Visu aizņemts ir, lai piepildītu to, kas trūkst cilvēkam, vai ne? Un te viņš te par velti Pāvils arī runā par šīm. Jūs zināt, ka jūs, kad vēl bijāt pagani, vilka pie mēmajiem elkiem. Kāpēc pie elkiem tieši? Kāpēc? No to, ko mēs runājam, tas ir tas pats, ka Dievu meklē viņi. Meklē šo Dievu. Pēc Sātans ir tik gudrs, ka viņš ir visu to sagrozījis un apmainījis. Viņš ir iedevis garīgo lietā fiziskas lietas. Lai mēs meklētu šīs fiziskās lietas, lai apmierinātu savu dvēseli fiziskās lietās. Saprotat? Vot kas ir, kāpēc pasaulē tik daudz skaistu lietu ir radītas. Tikai tāpēc, lai tev atvestu no Dieva.
Tāpēc arī Pāvils saka, jūs vilktin vilka pie pagānu, pie elkiem. Pie elkiem te jau nav teikts tikai uzbūvēta kaut kāda figūra, vai ne? Te ir vēl viss, kas teikts, viss, ar kas ir saistīts, ar ko tu visvairāk pielīpi pie kā. Teiksim, pie tās glāzes tu pielīpi, sauholds. Tas ir tavs elks. Pie telefona, pie planšetnieka, tas ir tavs elks. Pie datora, pie vēl kaut kā, tas ir tavs elks. Pēc viņš saka, tev vilktin velk pie tā. Kāpēc mēs meklējam viņu? Kāpēc mēs augstam garīgas lietas? Tāpēc, ka mūsos ir ielikts meklēt viņu no dzimšanas. Mēs dzimstam, jā, mēs dzimstam pilnīgi sagrozīti, vai ne? Pilnīgi. Mēs 2-3 gadu vecumā jau melojam, jau izliekamies, jau daram tādas lietas, un liekas, ka tas ir normāli, vai ne? Kā visi, vai ne? Bet būtībā tā Dievs nebija ieplānojis to visu. Viņš bija ieplānojis pavisam citādāk, viņš ieplānojis, lai mēs nekad negrēkot, lai mēs nekad nebūtu nepareizi. Jā, viņš bija izdomājis šo labo un ļaunu atzīšanas koku, bet tas būtu iedots tad, kad paaugsies bērns. Kad viņš paaugās, tad viņam var atļaut daudzas lietas. Sākumā mums vienam otram sērkoks nedod, lai neaizdedzina māju, vai ne? Pēc tam tik iedod kaut ko. Pēc tam, kad tu paaugsies, tad tu esi pats ņemt sērkoks, un tev neviens neko neteiks. Tāpat tās arī būs šī pasaulē ir. Iedeva lietas Sātans tad, kad viņas nevajadzēja iedot. Un tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Tas ir pirmām kārtām. Un tagad tiksim galā ar to, kas ir Jēzus un kas nav ar viņu. Un kā atšķirt, kas ir kas. Šī sagrozītajā laikā ir ļoti grūti atšķirt Dievu no Sātana, bet mums ir recepte, kā to darīt. Kāda mums ir recepte? Tālāk lasam tai pašā nodaļā. Tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dievu garā, neteiks, nolādēts, lai ir Jēzus. Lūdzu, jebkurš cilvēks, kas noliedz Jēzus vārdu, viņš nav no Dieva vairs. Lai viņš runā, varbūt smukas lietas par Dievu. Varbūt viņš skaisti runā. Jā, ir Jēzus, viņš par to var nosaukt Jēzu. Jā, viņš var nosaukt. Tikai ne ar to garu. Tāpēc, ka te tā arī rakstīts. Te nav rakstīts, viņš nerunās Jēzus vārdu. Te ir rakstīts, tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dieva garā, neteiks, nolādz, lai Jēzus. Un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus kā viens svētajā garā. Tā kā viņš vienalga teiks šos vārdus. Bet mūsu uzdevums ir kāds? Nu, kāds ir mūsu uzdevums? Atšķirt, vai ne? Atšķirt pareizi cilvēks no nepareizi. Pagājušā tēma ļoti interesanta bija Andrejam, vai ne? Jūs skatījāties varbūt visi, varbūt nē, nu kurš skatījās, tas zina. Viņam tieši par dvēseli bija. Tieši dvēseles tēma, mēs ar viņu aizskārsim te. Jo viss jau pielīp pie mūsu dvēselē. Nekur citur viņš nepielīp. Viņš nevar pielikt tev vispirms garā un pēc tam dvēselē, ne otrādi. Vispirms dvēselē un tad tikai garā pielips tev. Vai nu uz vienu pusi, vai nu uz otru pusi. Savādāk nebūs. Nemaz necerat. Tāpēc ir ļoti uzmanīgi mums šī pasaulē ir iedot dvēseli. Nevis gars mums ir iedots, viņš ir iedots jau, ka mēs dzimstam, ja? Bet uz viņa aspekts netiek likts, vispirmkārtām tiek aspekts likt uz tavu dvēseli. Kur notiek visas cīņas? Kur? Garā? Miesā? Dvēselē, vai ne? Tur ir visas cīņas, emocijas, raudāšanas, prieki. Viss notiek tavā dvēselē, ja apskatāmies, ja? Uz ko sit Sātans? Kur viņš ieliek savus pagāniskās lietas tavā dvēselē, lai viņu tā sagrozītu, kad pēc tam Dievu atrast nevar. Redz, kur pat Pāvilam vajadzēja recepti rakstīt šiem cilvēkiem, lai viņi atrastu Dievu, lai varētu kaut kā vismaz atšķirt viņu. Jo viņiem ir tā sagrozīta sapratne. Runā Sātans, viņš runā taisnību, viņš taču nemelo. Dievs runā, viņš arī nemelo, viņi abi divi runā taisnību. Lai tu kā skatītos, abi divi viņi runā taisnību, tikai mūsu ir taisnība un ir patiesība. Patiesība ir šeit. Taisnība ir viņam. Viņš parādīs, jā, tu esi slims. Ko saka Dieva vārds? Ar viņa brūcēm tu esi kas? Ziedināts, vai ne? Esi tiks ziedināts. Bet tā sagrozīts, ka cilvēki mirst, tikai tāpēc, ka viņi nav atraduši šo te vārdu, vai atraduši cilvēku, kas viņam paskaidro, kāpēc tu jau jāmirst. Tu nedrīkst mirt, tu nevajag mirt tev. Tev vēl jāizpild tas plāns, priekš kam Dievs tevi ir aicinājis.
Un redzat, arī par dāvanām tālāk viņš raksta. Kā redzams, te ir kaut kas, kas norāda uz to, kā atšķiras viens no otra. Ir dažāds dāvans, bet viens pats gars. Mums ir dažāds dāvans, vai ne? Mēs neesam neviens vienāds, mēs esam unikāls. Pēc būtības šeit sēž tie cilvēki, kuriem jāsēž. Jūs varat iedomāties tādu lietu. Padomājiet, ka tās ir muļķības, kas saka, ka bez tevis Dievs var kaut ko izdarīt. Tās pēdējās muļķības, ko tikai var cilvēks vispār domāt un teikt. Kāpēc tad interesanti tevi tik unikāli Dievs radīja? Ko? Nu, kurš pateiks? Tieši tāpēc, ka tu izpildīji to plānu, ko viņš tev ir iecerējis vēl pirms tavas dzimšanas. Tu pirms tavas dzimšanas ar viņu tur sarunājies. Un tu biji ar mieru, tam iet cauri, kam tu ej tagad cauri. Pēc, ka gars tad ir no viņa nācis, un tas gars bija pie viņa sākumā. Pēc tam viņš izveidoja mātes miesās tavu miesu un tavu dvēseli. Tu tur biji augšā, un tu ar viņu sarunāji. Un nedomā, ja tu tagad esi šeit, un tu ļoti, ļoti bezatbildīgi attiecies pret to, ko tu dari, es tev varu vienkārši bišķi pabaidīt un pateikt, ļoti vilsies spēcīgi, un tu dabūsi atgriezties šī vietā. Dievs tik ātri nepados, tu ātrāk padosies. Es arī mēģināju izvairīties. Es mēģināju kaut kur gadu, jau gads būs rīņķī drīz, kā es mēģināju izvairīties. Ja? Bet ne pie kāds nenoveda. Dievs līdz pēdējiem brīdim mēģinās tevi atvest un aizvest tur, kur tev jābūt. Ja viņam tas neizdosies, jā, viņš atradīs citu cilvēku, bet tas nebūs tik unikāls, cik esi tu. Saprotat, nevar aizvietot aci ar citu aci. Tā jau nebūs tava acis. Tā būs kāda cita acis. Tā nebūs tava acis vairs. Ar tādu aci tevi nedzemdēja māte un Dievs. Tevi dzemdēja ar tavu aci. Bet tā tagad iznāk miesā, kas izrauj oriģinālo aci un iebāž citu aci iekšā. Vai norauj vienu pirkstu un pieliek. Dievs dabū to darīt, lai piesiet tev citu pirkstu. Tā vietā, kur oriģināls jābūt. Vot kas ir par lietu. Vot kāpēc Dievam bija jāraksta šis te miesa, lai cilvēks sāktu saprast, kāpēc jābūt ķermenis. Redzat, un arī dāvanas cilvēkam dotas ir tikai no gara. Un te ir ar lielo burtu rakstīts. Ir dažāds kalpošanas, bet viens pats kungs. Un ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs. Redzat, ir dažādi spēki. Šeit aspekts tiek likts arī uz spēkiem. Redzat, atkal divi spēki. Šī pasaulē nav vairāk kā divi spēki, vai ne? Sātana un Dieva. Ir dažādas dāvanas, bet viens tikai avots ir. Patiesais avots. Viņi ir divi, jā, viņi ir divi. Bet ja tu nebūsi ar to kungu, tu noteikti būsi otrā avotā un ar savu dāvanu. Un tieši ar savu dāvanu. Ne ar kādu citu dāvanu, bet tieši ar to dāvanu. Paskatieties, kas darās ar mūziķiem. Viens mūziķis sēž, viņš zina, ko tas nozīmē. Kur tiek aizvests tas cilvēks, ja viņš neiet ar Dievu? Viņš momentāli tiek aizvests otrā pusē, un kas tur notiek? Jums nav jāskaidro, jūs zinat, kas tur notiek aizkulisēs. Un arvien briesmīgāk un briesmīgāk sāk notikt tas viss. Kā Sātans sagroza tavu dāvanu, lai tu vairs neatrastu ceļu atpakaļ. Tāpēc labāk jau tagad mazi esot meklēt savu ceļu patieso. Jo tava dāvana nekur tev nepaliks. Viņa vienalga darbosies tevī. Tikai tev ir jāsaprot, kas tāda ir. Dievs arī slēps sākumā šo dāvanu tavu. Principā. Viņš slēps sākumā. Tāpēc, kad ja tu atradīsi savu dāvanu, Sātans var tevi sagrozīt nesaprastams. Tu nesaprastams savā prātā, ko tu dari. Man super krūtais, super puper vecis esmu. Es takšu varu, man nevajag Dievu, man nevajag Sātanu, es pats ar savu dāvanu varu, ja? Bet tu nevari vadīts būt, ne no kā tev kāds vada. Vai nu Dievs, vai nu Sātans. Tālūk. Bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Apskatieties. Viņš ir iedevis visas spējas visiem. Visiem. Nav tāds cilvēkam nebūtu kāda spēja. Un tie ir meli, ko es vienmēr dzirdu. Man nekā nav, es neko nevaru, es neko negribu, es esmu maziņš, es esmu nekas, es neko nespēju, un tikai šie te vārdi. Un tie ir atkal vislielākie meli, kur Dievs konkrēti saka, tev ir iedots. Tev ir iedots. Kā par tiem talantiem, kur lasīja. Dievs zina kādam, cik iedot talantus. Mēs runāsim
tieši tagad par talantiem tiesā nozīmē talantu. Tā izstāstāja domāt naudas vienīgi. Bet labi izdomāts tas vārds talanti. Tieši tā arī mums ir viņi. Vienam ir 2, vienam ir 3, vienam ir 4, vienam otram ir pat vairāk. Saprotat? Tāpēc, kad ir pēc spējām dots, tu esi tik unikāls. Ja tu tikai to aptvertu, cik tu esi unikāls. Tu esi radīts tāds, kā Dievs tevi gribēja redzēt. Nedomā sevi grozīt un pārtaisīt. Jā, nerunāsim par grēkiem, kurus tev jādabū ārā no sevis. Es nerunāju par tiem, bet tie talanti, ko tu spēj iet, ko tu spēj darīt. Nevajag darīt lietas, kuras tu jūti, ka tev nevajag darīt. Labāk nedari viņas, jo tu arī vari tikt ievilkts tajās lietās nepareizajās. Roka dara visu ko, vai ne? Viņa dara labu un dara ļaunu. Ar roku var iesist un ar roku var izglābt. Izvilkt no ūdens, vai ne? Redzat, kur mēs tikko runājam, bet ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Redzat vēl, cik labi pateikts. Lai nestu svētību. Tu pirmām kārtām ar savu dāvanu nevis lāstu nesīs kādam, bet svētību. Ja tu nesavotu savu ar pareizo pusi, tad tu nesīs svētību. Ar to pašu dāvanu tu var arī iedot pa vienam otram tā, ka viņš nevairs nepiecelsies, vai ne? Tāpēc, ka dāvana iet uz abām pusēm. Arī šis fakts aug. Līdz ko tu šeit aug, sāc bīties, jo tavu dāvanu izmantot tiks uz abām pusēm. Tavas labās un ļaunās īpašības tiks celtas arī tāpat uz augšu. Jo tu audzi, paskaties, kultūrists, ja viņam spēks nāk klāt ar vienu lielāks un lielāks, viņš var izdarīt gan to, gan šito. Viņš uz abām pusēm var atkal izdarīt. Ir vairāki stāsti, aizgāja viens kultūrists 2 metri pāri, ja, uz veģetāriešu ēdnīcu un pieprasīja vistu. Tie cilvēki pārbaidījās, skrēja vistu meklēt. Pēc tam viņš tika apjēdis, kur viņš ir iegājis. Redzat, viņš vienkārši ar savu masu, vienkārši ar savu būtību nobaidīja cilvēku. Un viņš varēja izmantot ļaunā gadījumā šoreiz šo dāvanu. Kaut varēja izmantot labā. Redzat, un te ir tālāk rakstīts par tām dāvanām, kādas mums būtībā ir. Principā šīs dāvanas ir, bet vēl bez viņām, es domāju, ar ļoti daudzas ir. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā. Citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā. Citam spēki brīnums darīt, citam pravietot, citam garu pazīšana, citam dažāds mēles un citam mēļu tulkošana. Visu to dara viens un tas pats gars. Piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Tā kā nedomājiet, ka jūs domājat, ka kaut ko sasniegsiet paši. Jums vienkārši jāatrun, jums nekas nav jāsniedz, nekas nav jāmeklē. Vienkārši ir jāmeklē sevi. Jāmeklē, tas nozīmē sevi meklēt. Ar ko tu esi īpašs? Ko tu spēj īpašs? Ko tu spēj īpašs, ko citi nespēj? Ir jums katram tas iekšā, tas ir pats galvenais jautājums, atrast šo te lietu. Kas tu esi un kādēļ tu esi dzemdināts? Tas ir pirmais jautājums, kas jums ir jāuzdod savā dzīvē. Jaunieši šeit sēž, mazi bērni. Jautājiet Dievam, kas es esmu? Un kamēr jūs nesaņemsiet atbildi? Jo tas būs vislielākā svētība šī pasaulē, tad, kad tev gars pateiks, kas tu esi. Mēs esam tikai instrumenti viņa brīnišķīgajās rokās. Tikai instrumenti. Trauki, kurā ir ielietis kaut kas, un kur tev ir ar laiku jāizlej. Ja tu neizlies, tas tiks sabojāts iekšā. Atceries, tukša vieta nepaliek. Un ja tā vieta ir piepildīta sākumā ar svētībām, un tu nedari neko ar tām svētībām, kas no viņām iznāk? Ūdeni, kad ilgi turi, viņš paliek duļķēns, viņš paliek nelabs, ar viņu var noindēt. Tālūk. Tas pats arī ir ar mūsu dāvanām. Ja tu viņu neizmantos pareizajā virzienā, viņa ātri sabojāsies, un tad tev būs cauri. Tad tā pati dāvana nogalinās. Gan tevi, gan visus apkārt. Tu paliksi viens. Visticamākais. Ko arī miesā nedrīkst pieļaut. Mēs parunāsim vēl par to arī. Jo kā miesa ir viena un daudz locekļu. Bet visi daudz miesas locekļi kopā tomēr ir viena miesa. Redzat?
Redzat, kā ir? Redzat? Kāpēc? Mums ir jāsavienojas kopā. Kāpēc tu nedrīkst būt viens? Ko? Nu, nogriez pirkstu un noliec blakus. Es pastīšos, cik viņš ilgi tāds stāvēs svaigs. Ko? Viņš ilgi stāvēs svaigs? Darīs tu vēmis uz tā pirksta virsmu, tāpēc, ka viņš ir sapūvis. O te tas arī domāts. Cilvēki ir iedomājušies, tā pēdējā laikā ir iedomājušies, nu man ir Dievs. Jā. Nu labi, tev ir Dievs, es neko nesaku. Bet ja tu nebūsi pieslēgts pie miesas, tu nomirsi. Tu nomirsi kāpēc? Tāpēc, ka tu neesi pie miesas pieslēgts. Kāpēc ir vajadzīgs kāds, kas uzņems šo atbildību? Kāpēc jābūt šim vienam, kura apkārt sāks vienoties šī miesa? Pie sirds pievienojas viss pārējais, ja ne? Bez sirds nebūs nekas, bez tava locekļa nebūs nekas, bez tava, bez neviena. Tu būs kroplis. Tāpēc ir vajadzīga šī viena miesa, tāpēc ir viņa vajadzīga. Kāpēc cilvēki tagad riņķi apkārt izmētāti pa visām malām? Viņi staigā un meklē. Vienalga, redzat, miesas loceklis, viņš vienalga staigā un meklē. Viņš meklē, kur pievienoties pie kāda locekļa, pie kādas miesas pievienoties. Protams, es runāju atkal, te var runāt uz abām pusēm. Pievienojas sātanistiem, pievienojas visādām sektām, pievienojas visādiem mēsliem klāt. Bet viņš vienalga viens nevar būt. Cilvēks pats par sevi ir radīts unikāls, lai viņš būtu ar kādu kopā, kaut vai divi. Bet vienalga viņi jau ir divi. Un pie šiem diviem vēl pievienosies tādu pašu domājuši, tādu pašu miesas locekļi. Tāpēc viņš te ļoti labi aprakstīs par šo miesu. Miesa ir vesela, viņa nav pa daļām sadalīta. Jā, atsevišķi mēs esam daļas, bet kopā, kā te rakstīts ir, mēs esam miesa. Kopā tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu. Gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie. Un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Tālūk, ja tu nepiekrīti tam, kas notiek šeit, ja tev kaut kas kaitina, ja tev kaut kas nepatīk, znači tev tavā miesā jau ir iegājis kaut kas, kas nav jau no šī avota, svētā gara avota. Tātad tev ir jātiek ar to galā, un tas jāizsviež ārā no sevis. Jo ātrāk tu to izdarīsi, jo ātrāk tu beigsi protestēt, jo ātrāk tu teiksi pareizes vārdus, jo ātrāk tu sāksi darīt pareizes lietas, jo ātrāk tu pievienosies miesai, jo ātrāk tu tiksi par vienu viesu, par vienu locekli, par vienu komandu, par vienu ģimeni. Kāpēc tik svarīgi būt vienai ģimenei? Kāpēc? O tieši tāpēc, kad ja tu esi vienā miesā, vienu lielu miesu, tu nevarēsi neko izdarīt viņai. Tu varēsi izdarīt tikai kaut ko, kas ir daudz spēcīgāks, saprot? Viens ir viens. Ko tu viens pats uz kara lauka izdarīsi? Neko, bet kā atnāks tāda 30, kā Dāvidam bija, kas bija tiešām viena miesa, paskatieties. Tur bija viena miesa. Viņi viens otru aizsargāja. 30 cilvēki, viņi varēja nogalināt armiju. 1000. Es pat nebaidīšos teikt miljonus. 30 cilvēki. Viens tur 1000 nogalina. Ko tu runāsim par visiem 30? Ko? Padomājiet, viņi ir apjēguši savu miesu. Viņi apjēguši, kas viņš ir loceklī. Kāds loceklis viņš ir miesā. Redz, kur ir šī funkcija. Mums jāapjēdz, kas mēs esam. Mēs mētājamies un domājam, kas es esmu, ko man darīt, kā man iet. Ņem vienu lietu. Ieteikšu uzreiz. Ņem vienu lietu un dari. Un tu redzēsi, ja tev nav tavs, tu viņu pametīs, tev apniks ātri. Ja ir tavs, tev tas neapniks nekad. Tāpēc, ka tas ir tavs. Jā, tu viņu varbūt tās kādu laiku atstās, bet tu atgriezīsies vienalga pie tā. Jo tas tu esi. Ja tu esi pirksts, tu arī paliksi par pirkstu. Mēs jau parunāsim par ļoti unikālām lietām. Pagaidi. Nedomā, ka tu esi visu mūžu neredzams, tad tas ir ļoti grūti. Tu esi vēl vairāk sargāts. Tālūk. Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Ja kāja sacīt, tā kā es neesmu roka, es nepiedaru pie miesas. Kas arī notiek, apstīties, kā cīnās, kā es neesmu roka, es esmu kāja. Kas kāja dod pats rokai un otrādi, ja? Atstrīdās, es skatīšos, pirksts saka, es skatīšos. Uz aci.
tu davai aizmiec, tu paguli višķītiņu, es izlīdīšu te pāci ārā un skatīšos tekt ar acis. Saprot, kā ir sagrozīts viss šī pasaulē. Viss pilnībā ir sagrozīts. Kājas saka, es tagad nostāšos galvas vietā un ar pirkstiem skatīšos, ne? Pasties. Aknas plaušām saka, vai aknas sāks tīrīt plaušas tur, jā, otrādi viss notiksies. Plaušas nostāsies aknu vietā. Ne? Viss tas ir sagrozīts. Mute nerunā vispārībā vairs. Ja runā, tad runā muļķības kaut kādas, tur jau nevis runā tavu muti, bet runā otrs gals, kur vajadzēja būt viņam tur tiešām tur apakšējā galā. Viņš ir izlīdis ārā, un viņš tagad tēlo tādu muti, tādu pārgudru, tādu vecinu. Iedomā. Tāpēc ir šis sagrozījums, tāpēc šī vieta nav nemaz tik aktuāla. Es neesmu dzirdējis, ka tik daudz runāt par šo vietu. Jo, es esmu loceklis, da viena locekļa vien tik ir. Skaties, vienas rokas tikai, vai vienas kājas, vienas acis, vienas galvas. Viss tas, kas ir populārs, tas viss arī ir. Mūzika, mācītāji. Viss, kas priekšā redzams. Lūdzu. Kā ir ar tiem, kas ir slēpti? Es teikšu, ka tas daudz superīgāk. Es tev tagad apjēdzu. Redz, kur tagad parunāsim. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, sevišķi vajadzīgi. Varat iedomāties? To, ko tu slēpis vairāk, tas, kas tev ir slēptais, pasties, kā tu viņu sargā. Tu viņu ģēri, tu viņu apsargā, tu viņu neļaus viņam nosaut. Tāpēc viņi ir ļoti sevišķi cienīti pie Dieva. Padomājiet, viņi slēpti, viņus nevar redzēt, tā kā slepeni aģenti tādi. Un tādu ir pilna pasaule, ja? Bet arī šeit ir atkal, visi ir paslēpušies lielākā daļa. Visi atkal ir paslēpušies, visi ir ielīduši tur, kur viņam nav jābūt. Atkal, tu neesi slēptais loceklis, tu esi redzamais loceklis. Arī šeit Sātans paradarbojies. Tie mūziķi, kas tagad sāk dzirdēt jauno, viņi atkal otrādi sāk darīt. Tie mūziķi, ne tikai mūziķi, visi tie redzamie locekļi, kam jābūt priekšā, viņi vairs negrib būt priekšā. Jo sākot saprast to nopietnību, ko te stāvot, tev jāpaņem ir. Es jums teikšu, es nemazām tā negribu vairs te būt. Es arī negribēju no paša sākuma nemaz te būt. Bet, tā kā Dievs man to tā, ka darīt, es arī to daru. Bet būtībā man nekāds kaifs šeit stāvēt nav. Tāpat tās kā labāk tad man kā man bija 8 gadi, 7 gadi, kad es tur otu, kā slēptais loceklis darbojos. Nevienam nezināms, nevienam nedzirdāms, nevienam nerunājums ne par viens, par mani pat nezināja. Izzināt nezinu. Bet tad, kad uzzinās, tu var iedomāties, tu nedrīkst darīt to, ko tu darīji tur tai slēptajā istabā. Tad, kad tu aizēji uz poda, tur jau neviens neredz, ko tu dari. Vai ne? Un nevienam tas arī nav jāredz. O tāds ir tas slēptais loceklis, viņš dara savu funkciju, un mierīgi viņš dara, un nemaz nekautrējās ne no viena, un viņam nav jākautrējas, jo viņu neviens neredz. Tas, kas ir redzams, viņš nevar izskatīties nesmuks. Seja, pamēģini seju nenomazgā kādu gadu. Kas būs labi, gadu, tu mēnesi pietiksies. Būs melnāks par melnu, kāds tu izdīs, cilvēki no tevis raustīsies un šausmosies. Lūdzu. Bet kas mūsu miesā izlieks mazāk? Cienījams, to mēs ietērpjam sevišķā godā. Mūsu pieklājīgie locekļi dabū sevišķu godu. Nepieklājīgi locekļi. Dabū sevišķu godu. Redz, ko mēs runājam? Kur svarīgas ir visas funkcijas. Viņas visas ir svarīgas. Nav nesvarīga funkcija. Cilvēki šaubas domādami, ka ir nesvarīgas funkcijas, ka ir nevajadzīgas funkcijas. Ko tad es daru? Zināt, es esmu dzirdējis, ko es esmu izdarījis? Da es neko nedaru, beidz takšu, ja? Ko es viens varu izdarīt? Bet tu takšu ar to pirkstu kustinu, ja nebūs tā viena pirksta, takšu nevarēsi nospiest daudzas lietas, nevarēsi paņemt daudzas lietas, nevarēsi izdarīt daudzas lietas, bet kas tad pirksts, nav nekāds jau lielais. Kas tur viens pirksts, vai ne? Cilvēki dzīvo bez pirksta, bet viņš vairs nav pilnīgs. Nav. Miesa ir galīgi sakropļot, tāpēc viņi ar tādu ir. Nav locekļu. Šeit vēl tik daudz locekļu trūkst. To vajadzīgo locekļu.
Bet pieklājīgiem tas nav vajadzīgs. Redz, rakstīts, pieklājīgiem tas nav vajadzīgs. Viņiem nav vajadzīgs nekāds tur diktās vajadzības. Nomazgā normāli un viss, nodzentu bārdu vīriešiem. Sievietēm uzkrāsojas smukot visu. Viņi jau tā ir skaisti. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienījam loceklim piešķīris lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās, bet loceklis saticīgi gādāt cits par citu. Es runāju par ko, kāpēc es visu laiku runāju par miesu. Mums ir jābūt vienotiem, mums ir jābūt ļoti vienotiem. Mums par nedēļu pāris reizes jāpārunās, jāparunājas. Mums jāsāk palikt par vienu miesu, dārgie. Mēs vienreiz, divreiz nedēļā satiekamies, un tas ir viss. Visas nedēļas gaitā mēs pat nepriec ar otru nerunājam. Tas nav normāli. Tu 5 vārdus, labi nezvani pa telefonu, uzrakst pāris vārdus. Kā iet, kā tev sviežas? Ja tam otram cilvēkam viņš nevar tev vairs pazvanīt, ja viņam ir slikti. Un tu tieši biji vajadzīgs šī brīdī, lai pazvanītu viņam, paprasīt, kā viņam tur iet, vai uzrakstīt vismaz īsziņu. Jāuztrauc vienam par otru, jāmīl viens otru, mums jāsāk cienīt vienam otru. Pēc, ka šeit mēs viens pa vienam mēs neko nepanāksim. Jo mēs biežāk būsim kopā, jau būs ātrāk kaut kas te sāks darīties. Mēs biežāk sāksim vienu darbu darīt, katrs savu dāvanu, jo ātrāk kaut kas notiks. Protams, vispirms jātiek galā ar vairākām lietām, protams, jā, bet sanākot kopā, mēs ar to kopīgi arī tiekam galā. Man ir šāda problēma, mēs lūdzamies par to vajadzību. To es dziedinām to mieslas locekli, kuram tagad ir liela vajadzība. Mēs lūdzamies par viņu, mēs gavējam par viņu, mēs daram lietas. Tieši tā, jo šeit ir rakstīts tā. Nevar atdalītas miesas. Vienreiz nedēļā satiekamies un pietiek ar to. Zina, tā pasauli dara, un tāpēc mēs Latvijā nekas vēl nav līdz šim brīdim. Tāpēc tieši, ka nav pacēlušies tie, kas domā vienādi. Tie locekļi, kam jābūt šeit. Viņi ir. Viņi varbūt vēl nezina, varbūt nav gatavi. Nezinu, kā Dievs ir izdomājis, bet es zinu, ka viņi būs šeit. Visi tie, kam jābūt šeit, viņi būs šeit. Redzat, kā ir teikts? Es tikko pateicu to, ko tālāk ir teikts viņa vārdā. Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Tad, kad cilvēki savienojas kopā, viņi jūt. Es par to pārliecināts bijis. Tie cilvēki jūt, ka otram cilvēkam ir slikti. Viņš jūt. Viņam pat nav jāzvana brīžiem. Viņš palūdzās un pēc tam pazvan un pārliecinās, vai tiešām tā bija. Un ir ļoti bieži, ka tas tā ir. Es gāju draudzē, es zinu. Man bija lūkšana vienreiz man bija garā vienkārši lūkšana. Man atnāca svētais gars un teica, davai lūdzies. Un es karoju, kāds minūtes 10, ja? Un pēc tam, kas notika? Pēc tam mēs draudzē svētdien aizbraucām, tas bija kā trešdien. Un viņš pateica, mēs gandrīz avārijā necietām. Ļoti milzīgs ātrums un priekšējā kameras parāda. Priekšējā riepas parāda. Lielā ātrumā. Teica, mums vajadzēja aiziet tenter, karot. Vajadzēja nosisties vienkārši. Viņa teica, mūs ir kā kāds paņēma un apstādināja. Svētais gars. To es eņģeļi paņēma un apstādināja šo mašīnu. Tā kā viss notikās. Tā kā ir svarīgi, ka tu esi savienojies ar kādu, tev ir šī sapratne, ir šī jūta, tā iedot no Dieva tiek iedot šī sajūta, ka tev kaut kas notiek ar blakus esošo. Vai nenotiek, vai svētība. Tu jutīsi to. Vienkārši tu jutīsi. Vai, kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi, bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekli. Miesa konfigurē ar sevi. Viss ir vienots. Viss ir vienots. Nav nevienotas lietas. Jo jūs ātrāk apradīsiet ar šo domu, jo labāk. Jo savādāk nevar būt. Nav savādāk un nebūs savādāk. Mums jāsaprot. Vienkārši kopā jāmeklē šīs te vieta, kuru tev jābūt. Vienkārši jāsāk darīt lietas, kuras varbūt tās tu nedari, varbūt tu kautrējies, varbūt tu vienkārši negribi tās lietas darīt. Bet esot šeit, tu sāksi darīt. Esot šeit, tu sāksi gribēt darīt. Tikai tā, savādāk nevar būt nemaz. Būs ar kaut ko jāziedo. Būs ar kaut ko jāziedo. Kaut kas jāatstāj būs. Bez upuriem nekas nenotiek. Un dažus Dievs traudzē ir iecēlis pirmkārt par apustuļiem.
Otkārt par praviešiem. Redzat, te sāk, vispirms bija viss savienots, un tagad sāks viss no galvas. Jo viss sāks no galvas, un pie galvas tikai pievienojās vispārējais. Treškārt par mācītājiem, tad devis spēku brīnums darīt, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Vai tad visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir mācītāji? Vai visi ir brīnumu darītāji? Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Vai visi tās var iztūkot? Bet zenieties pēc vislielākās dāvanas. Un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Pēc lielākās dāvanas, pēc garīgajām dāvanām dzenieties. Nevis pēc šīs pasaules. Jā, mums jāstrādā, mums jāpelna maize, diemžēl, jāpelna. Pagaidām. Bet es esmu pārliecināts, ka drīz mūs baros mūsu pašu kalpošanu, jo tā rakstīts ir. Tev ir jābaro, lai tu varētu atdoties pilnībā. Ja tu nevari atdoties pilnībā, mēs ejam uz to. Es dabūnu strādāt, tāpat kā jūs dabūnu strādāt, lai varētu savu ģimeni kopt, palīdzēt un augt, lai bērni varētu iet uz skolu. Savādāk nevar. Bet būtībā mums nav tas jādara. Mums ir jābaro mūsu kalpošana, bet tas nenotiek. Jo redzat, šie miesas locekļi nav sakārtot. Viņi nav savās vietās. Un tas ir liels process. Diemžēl cilvēki ir vīlušies ļoti, ļoti daudz 90. gadu. Es atceros kristieši, kas ir. Viņi visi vīlušies. Viņi visi vīlušies. Un viņiem ir aizgājuši. Redz, kur ir šī te lieta. 90. gadu kristieši, viņi visi ir aizgājuši uz nepareizo pusi. Nevar būt ateists laimīgs. Es tādu neesmu redzējis. Neesmu redzējis ateistu laimīgu. Kas netic nevienam, sātanam, ne Dievam. Paklausieties, tās ir muļķības beidz. Ir jāmeklē Dievs vienalga. Es arī biju vīlies, un ko tagad? Es dzīvoju Murgā 9 gadus. Līdz nodzēros līdz kliņķim. Līdz kliņķim jau es biju nodzēries. Zemāk jau nebija, kur nodzērties. Ja būtu varējis, būtu nodzēries. Bet, nebija. Re, kur ir šeit, tas ir viss, kas mums ir jāsaprot. Mums jāsaprot, ka mēs esam vienoti, ka viens esam viena miesa. Lai arī 3, 4, 5, 6, vienalga, cik mēs tur esam, bet mēs esam jau locekļi. Mēs jau esam. Tur rokas daļa visa. Rēķini, cik tā locekļi ir iekšā vienā mazā rokā. Jau tā kā pāris 100. Vienu dēlmu paņemsim, jau pietiek. Tālūk. Vēl ir viena vieta, ko es gribēju izlasīt, tas ir Romiešiem 12, 22, 5. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tādā gadījumā, kas mums jādara pirmām kārtām? Kad tu aizej pie ārsta, ko tu dari? Attīries, vai ne? Tu ņem zāles un dziedini savu miesu. Tādā veidā, vai ne? Savādāk nenotiek. Ja tu esi slims, tu dzer zāles. Vai tējas, vienalga kaut ko tu dari, lai viņi taptu dziedināt. Dievs tieši par to arī saka. Lai tu saprastu, kas ir Dieva griba, tev ir jāmeklē tas kungs. Un nekas cits. Kas nenotiek lielākai daļai. Tad es ieteicu ikvienam starp jums tā žēlstības vārdā, kas man dota. Netiekiet pāri noliktēm. Netiecieties pāri noliktēm. Bet centieties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīrīs. To ticības mēru. Pārkāpt viņu nedrīkst. Es tā saprotu šeit šo vietu, var saprast dažādi. Tas ir, man tikai tik daudz man pietiek. Nē, tās ir muļķības, tu audz. Un ticības mērs ir tagad tev pagaidi. Tāds, tad, kad tu sāksi augt, šeit esot, tev ticības mērs arī augs, un tu atkal darbosies pēc savu ticības mēru. Un ne pāri tam. Ja tu kā pāri, tu grēko. Nedari to, kam tu netici. Man nav vajadzīgs tāds darbs, kuram tu netici. Ja tu netici, ka šeit tu atnāks un mainīsies, ka tavu dzīve sāks mainīties, nenāc. Es labāk vienam bērnam stāstīšu to visu, bet es zinu, ka viņš tic tam vismaz. Saprot? Tu atnesi savu neticību šeit. Tu negribi tāpat mainīties, tu negribi būt vesels, tu gribi būt slims tāpat. Tā man labi būt slimam.
Ko Dievs katram piešķirs? Jo kā mums viena miesa ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums. Tāpat mēs daudz kopā esam viena miesa Kristu, bet savā starpā visi esam locekļi. Redzat, atkal mēs nonācām pie tai pašiem locekļiem. Arī Pāvils romiešiem to pašu runāja. Mēs, kristieši, esam tik spēcīgi saistīti kopā, ka atsevišķi mēs nevaram eksistēt. Nevaram mēs eksistēt atsevišķi. Tie, kas domā, ka var būt viens un kaut ko sasniegt, spēcīgi maldās. Jā, ja tu esi pravietis, es neko nesaku. Bet tas arī viņš vienalga nav ilgi, vienalga viņš ir ar cilvēkiem, vienalga. Lai kurš pravietis paskaties Bībelē, viņš bija sākumā aiziet, jā, viņš atnāk vienalga pie cilvēkiem, vienalga izdara savu darbu un atkal aiziet. Tā ir viņa funkcija būt vienam visu laiku, bet tā ir viņa funkcija būt vienam. Tam slēptajam orgānam, kurš ir slēpts. Tikai kopā mēs esam spēks, tikai spēcīgi saistīties, mēs kaut ko varam panākt. Tikai panākt, bet arī iegūt uzvaru pēc uzvaras. Cilvēks aiz cilvēku, dzīve aiz dzīves, tauta aiz tautas, valsts aiz valsts. Un to visu kopā mēs varam paveikt tikai vienoti, vienā garā un vienotībā. Tālūk, es pastāstīju jums to, ko es jūtu, ka šodien tas ir vajadzīgs, jo mēs pašā sākumā labāk saprast uzreiz, ka jābūt ir vienotībai. Nevar būt savādāk. Ja mēs nebūsim vienoti, ja mēs nebūsim draudzīgi, ja mēs nebūsim kā ģimene, mēs neko nesasniegsim. Mēs tikai aizkavēsim viens otru, kavēsim visu kavēsim. Te nebūs tikai viens vai daļai. Ja viens cieš, viss cieš, kā mēs izlasījām. Ja vienam ir problēmas, visiem ir problēmas. Un tas ir ļoti jūtams ģimenēs. Tieši ģimenēs. Ja tev ir kāds slims ģimenē, visi cieši līdz tam cilvēkam. Visi. Tāpat arī šeit, ja kādam ir slikti, mēs ciešam līdzi. Man sieva šodien ir slikti, mēs par viņu lūksimies, aizlūksim par viņu. Jo tā ir komanda. Mēs mīlam viens otru un esam gatavi viens otram ziedoties. Tālūk. Vai saņēmāt kaut ko? Vai ne? Saņēmāt? Malači! Slavu Dievam! Tad piecelsimies, palūksimies. Halleluja! Ieslēdz bišķi mūziku uz kādu brīsniņu. Halleluja! Mēs Tev pateicamies, kungs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs vadi, ka Tu mūs vedi, ka Tu mūs rādi šo miesu, kāda viņai ir jābūt, Mēs Tev pateicamies, kungs un Dievs. Paldies, ka Tu esi vedis mūs pa saviem taisnības ceļiem, ka Tu rādi mūs, kas mēs esam, ka Tu parādi mūs šo vienotību, ka mēs esam saistīti kopā, ka mēs esam vienoti kopā, ka mēs nevaram dzīvot viens bez otra, mēs nevaram kustēties uz priekšu viens bez otra, ka mums ir mīlestība viens otram, ka nevar būt nemīlēti cilvēki kopā, varbūt tikai vienoti cilvēki kopā, varbūt vienoti cilvēki kopā un tikai vienoti cilvēki kopā. Mēs pateicamies Tev, kungs. Mēs pateicamies, ka Tu esi ar mums, ka Tu mūs vadi un ka Tu mūs vedi. Paldies Tev, kungs, Jēzus vārdā. Un viss teica, āmen.